Jāņa Cimzes instrumentālais konkurss jau ir ieguvis vārdu starptautiskais, jo gadu laikā šajā konkursā ir piedalījušies kolektīvi no Lietuvas, no Ukrainas, no Igaunijas. Konkurss, kas sākotnēji ir bijis kā festivāls, dažādu ansambļu sastāvu muzicēšanā, ir laika gaitā izveidojies kā konkurss. Un šī brīnišķīgā feinā lieta ir dažādu mūzikas instrumentu ansambļu sastāvi, kas savā būtībā ir tādi unikāli, bet tajā pašā laikā ļoti laikam ejoši līdzi, jo lielā daļā mūzikas skolu būs aizvien grūtāk nokomplektēt viena instrumenta ansambļus, nāksies strādāt radoši, domāt par dažādiem sastāviem, un dažādu instrumentu sastāvi ir kā ļoti laba alternatīva, nebūt sliktāka par viena instrumenta sastāviem. Un domāju, ka šo tradīciju mēs aizvien vairāk pilnveidosim un attīstīsim valkā.
Par jauktajiem ansambļiem es varu teikt tā. Ļoti labi, ka spēlējam pilnīgi kaut kādos dīvainos salikumos, jo tā mēs iepazīstam, ko spēja klarnetists, ko spēja čellists, ko spēja klavierists un tā tālāk. Un tas ir ļoti, ļoti tā izzinoši saprast, ko vispār var kopā saspēlēt, kādiem instrumentiem līmējas kopā. Tas ir ļoti labi, ka tev ir iespēja kopā spēlēt ar kādu, jo tu jūti plecu, tu jūti atbalstu, tu neesi izgrūsts viens skatuves, tu rēķinies ar kolēģiem, tu spēlē, mēģini būt uz vienas tādas līnijas ar viņu, gan skaņā, gan intonācijā, gan arī domāšanā un frāzēšanā. Uz pasaules solisti ir diezgan maz. Un mēs visi tomēr vairāk vai mazāk beigās nonākam orķestrī vai ansamblī. Tāpēc šī te kolektīvā muzicēšana ir ārkārtīgi nepieciešama.